Čau, mani sauc Emils, man skatos vārds DJ Emil Deo. Ar ritmu institūtā es sāku mācīties 2006. gadā pie DJ Green. Tas bija CDJ saucamā grupa. Pagāja kāds laiciņš paspēlēju un 2008. gadā pie DJ Ruda gāju padziļinātajos kursos. Protams, noteikti daudz DJ ir sākuši, es pats personīgi, tepat tās Citadeles ielā bija klubs Puls agrāk. Tie bija hausa laiki, tad es močīju hausu. Mans pirmais tāds lielākais pasākums un klubs, tas noteikti bija multiklubs, jāstarp citu īstenībā multiklubs. Tur mēs ar DJ Green braucām kopā. Tas bija mans pirmais lielais klubs, un es, protams, tagad viņā turpinu strādāt. Forši tāda sakritība. Tā pamazām sākās viss ar Pulsi, tad bija Farons, tad bija saucamie Face LV laiki. Tā pamazām kāpjot pa visiem klubiem, principā sanāca izbraukāt visu Latviju, visu Latvijas klubus. Lielākie pasākumi noteikti Baltic Beach partijas, sanāca izbraukt arī sakontaktēties Facebookā ar Lietuvas čaļiem un tad kaut kādi 3, 4, 5 pasākumi bija Lietuvā. Un mans novēlējums Ritmu institūtam ir turpināt izlaist labus, spēcīgus DJus, kas varētu pārstāvēt Latviju, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, respektīvi strādāt un turpināt tādā pašā garā. Čau, es esmu Dimitrijs Dubrovs, ar skatos vārdu Dimitrija Dubrov. Man vispār tāda kā ar elektronisko dēļu mūzika pirmsākuma sākās, tad, kad vēl maziņš bija. Ar džekiem pagalmā tusējām, viņam tā vairāk R&B, hip-hops, tāds reps, latviešu reps. Man vairāk tajā brīdī tā klubu mūzika patika. Un pazinu vienu tādu lielāku čalu, kurš jau zināja kaut ko par pultīm, kaut ko par atskaņotājiem. Paprasīja, lai palīdz iemācīt, lai kaut ko nedaudz pasauc pie sevīm. Aizbraucām, īstāstītos sīkums. Un kā rajona skolās višķīt, sākām ar brāli kopā Maiku Diskoidu, sākām taisīt tāds kā pasākums, skolas disanīts drīzāk. Bet bija skaidrs, ka spēlēts neprot, feiders tikai samainīt un tā. Skatījāmies internetā, kur var iemācīties tā augstā līmenī spēlēt un atradām Ritmu institūtu. Ritmu institūtā iestājos 2009. gada februārī un pie DJ Ruda pasniedzēja un DJ un sāku lēnā garā visu apgūt. Un vēl nebija pabeidzis Ritmu institūtu. Sākām rakstīt pirmajam klubam, ko uzrakstījām, bijām Čeļī klubu. Protams, arī aizbraucām tur. Nebija tā tagadējā māka, bet arī lēnām sākām, uzspēlējām tur. Nākamā jau PMK uzrakstījām. Tur arī uzreiz, pateicām tur Ritmu institūtas studenti. Uzreiz, atsaucība ir. Arī tur nospēlējām tā. Pabeidzām Ritmu institūtu un uzreiz, mans brālis uzvarēja Tonusā City Music Cupā un izveidojām tādu apvienību Ideology of Sound un iznāca tā, kad izveidojām tādu tūrīti nelielu un popularizējām pa vairākiem Latvijas klubiem. Tur multiklubā, vēlreiz PMK uztaisījām pasākumu, un tad jau ar Dimitriju Bamboviju sadraudzējāmies un uztaisījām arī Bermudā pasākumu vienu, arī zem Ideology of Sound. Un tā atsaucība jau uzreiz parādījās pēc tām tūrēm jau klubi tā kā kļuva zinām, kas mēs tādi esam. Un iznāca tā, ka uztaisījām arī otro tūrīti, arī Ideology of Sound tūri, otro daļu. Un ar to jau bija vieglāk, tur jau pastāstījām tādu nelielu biogrāfiju, un uzreiz klubi, ir atsaucība. Un zināju, ka tas Ideology of Sound jau tā tūri ir tāda neliela, tāda jau pavēc, izdomām tādu vēl vienu tūri Feel the Groove. Un ar to arī izgājām gan Rīgas klubos, gan Smecerē, pa vairākiem Latvijas klubiem, ļoti daudziem drīzāk, un ar vairākiem Latvijas DJiem. Ritmu institūtams var novēlēt to, lai viņš pastāv šajās krīzes situācijās, lai viņš turpina darboties. Un visiem tiem, kam interesē mūzika, kam interesē producēšana vai dziedāšana vai vienalga kas saistīta ar mūziku.
un kas saistīts ar elektronisko mūzikas stilu vai hip-hop vai tādu, lai droši nāk mācīties profesionāli un pabeidz ritmu institūtu un arī turpina gaitas. Mani sauc Normans Sīmans, DJs Normans Sīmans vai tā lakoniskai Nes. Neesmu izdomājis vēl savu tādu normālu DJ vārdu, bet drīz noteikti izdomāju. Atšķirībā, laikam, no daudziem citiem esmu tā aktīvāk mūzikai pievērsies tādu bišķi vecāks nekā citi. Nedomāju, ka bija pa vēlu un ka es esmu kaut ko baigi nokavējis. Protams, arī, kad bija gada 16, tad arī mēģināju vadīt klases vakars ar kasešu dekām un 12 kanālu mikšeru pultu. Un tad jau varbūt tā interese par mūziku bija, bet tad gadi 27, laikam bija vai 28, kad pievērsos Ritmu institūtam. Izmācījos, laikam, 2 kursus DJ Rudu vadībā, kas ir izcils pasniedzējs. Visiem ieteiktu mācīties tieši Ritmu institūtā, tāpēc, ka šeit zināšanas ir strukturizētas un padotas pareizajā secībā, nevis haotiski varbūt un nepārdomāt, jo tādi, kas māk, jau ir daudz, bet tādi, kas māk iemācīt pareizi un tā loģiskā secībā, tādi mazāk, jā. Pirmās spēles publikas priekšā, protams, palīdzēs organizēt Ritmu institūts un tādā ziņā ļoti izpalīdzīgi. Neilgi pēc arī Ritmu institūta mācīšanās laikā spēlēju kaut kādos klubos, bet neilgi pēc Ritmu institūta beigšanas es atvēru savu klubu, izmēģināju arī spēkus pasākumu organizēšanā un klubu vadībā. Cik sekmīgi, nesekmīgi, bet tas deva ļoti daudz kontakts un pazīšanās un saprašanu par to, ko grib publika, kas kā spēlējis kaut kādos 11 Latvijas klubos. Esmu Global DJ Project biedrs ar DJ Team, DJ Superfly. Esmu izmēģinājis spēkus radio programmu veidošanā. Esmu izmēģinājis spēks arī producēšanas kursā un veidoju mashups, gan producēt tā kā baigi vēl nē. Pašas mīļākās vietas, man liekas, kur spēlēt, man ir Bermuds un Pulkvedis, jo tur ir viselastīgākā un tādā atvērtākā publika dažādai mūzikai. Novēlējums, laikam, DJs tā nav varbūt ne visiem tai profesija, kas ir uz visu mūžu, un tāpēc vienmēr būs pieprasījums pēc jauniem DJiem, varbūt ar jaunu skatījumu uz jaunu mūziku, kas ienest kaut kādas jaunas stils varbūt. Tā kā pieprasījums pēc DJiem, es domāju, ka būs vienmēr jauniem un galvenais, lai nepietrūktu spēka, darot šo visiem vajadzīgo darbu Ritmu institūtam. Čau, esmu Diana, tātad esmu Ritmu institūtā mācījusies gan vokāla nodarbības, gājusi, apmeklējusi un pabeigusi gan arī radio DJ kursus. Šobrīd es tātad darbojos gan radio lietās, reizēm parunāju ēterā, reizēm vienkārši parunāju. Vēl es darbojos kā neatkarīgais korespondents telekanālā Prosta TV. Ja runājam par Ritmu institūtu kā tādu, kā iestādi, kur var visu kaut ko dažādi apgūt, tad man liekas, ka principā tā ir vienīgā iespēja Latvijā, ja, piemēram, cilvēks ir nolēmis darboties un savu dzīvi saistīt ar radio, tad tā ir vienīgā tāda veida izglītības iestāde, kurā var šīs lietas apgūt. Jo, kā jau es vienmēr saku, ka mēs daudz ko varam praksē apgūt, bet tomēr reizē mums pietrūks teorētisko zināšanu, kurus mēs varam iegūt tikai no cilvēkiem, kas to ir pierādījuši un apgūši paši praksē. Tālūk, es esmu daudz ko iegūst no pasniedzējiem Jāņa Romanovska un Vitāla Germana, kas mums deva ļoti labu bāzi tieši saistībā ar radio jomu. Prakse, kas notika Star FM studijā. Jau vairāk kā 4 gadus es darbojos Radio Nabā. Es vadu rīta informatīvo raidījumu. Nosaukums ir Rīta drudzis. Šobrīd tas iet gaisā trešdienās no 8 līdz 10. Intervējam dažāds slavenas un netik slavenas personības, runājam par kultūru, par teātri, par mākslu un arī par visu to, par ko nerunā citās radiostacijās. Savukārt, kas attiec uz darbošanos televīzijā, tad šobrīd mēs strādājam pie projekta, mēs veidojam tādu kā raidījumu bloku par veselīgu dzīvesveidu. Nosaukums ir Što jedим чем дышим.
Un drīz, vai arī netik drīz, bet rudenī noteikti tas būs uz TV ekrāniem. Telekanālā Prosta TV. Ritma institūts, man šķiet, ir ļoti laba iespēja apgūt, kā jau minēju iepriekš, gan visu, kas saistīts ar radio, gan visu, kas ir saistīts ar DJ lietām. Tur arī tādi nosaukumi kā vinila plates un diski, par ko es daudz neko nesaprotu, bet šeit to var apgūt. Un es varu pateikt to, ka te darbojas lieliski pasniedzēji. Mana pasniedzēja, kas pasniedza vokāla nodarbības, Maija Vidovska, bija vienkārši, un es ceru, ka arī ir super. Ritma institūtam novēlu palikt tikpat labā līmenī, kā ir šobrīd, attīstīties, paplašināties. Šeit ir ērta vieta Rīgas centrā, te ir omalīgas telpas un arī ļoti garšīga tēja. Lai veicas, čau!